Burgas premjeru un ilgadējo Eiro grupas vadītāju Žanu-Klodu Junkeru. Visticamāk, viens no šiem 4 politiķiem ieņems komisijas prezidenta amatu, ja līdz šim valdošais labēji centrisko partiju bloks dominēs arī pēc šovasar gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un, ja netiks panākt vienošanās par José Manuelu Barozu pārvēlēšanu uz 3. termiņu, lai gan juridiski tas nav liegts, tas būtu bezprecedenta gadījums. Līdz šim neviens Eiropas komisijas prezidents nav strādājis ilgāk par 2 termiņiem. Tādas aktualitātes šodien, bet pēc mirkļa vēl arī sporta jaunumi. Zviedrijas koncerns ASKO piedāvā jaunumu, kas pilnīgi mainīs jūsu priekšstatu par veļas mašīnām. Mūsu produkts ietver inovāciju un jaunāko ražošanas tehnoloģiju kopumu. ASKO – 60 gadu ražošanas pieredze Zviedrijā. Turpinām ar sporta aktualitātēm. Rīgas Dinamo šodien ar 1-0 apspēlēja Pētera Skudras trenēto Nižnī Novgorodas Torpedo. Rīdziniekiem šis bija pēdējais iznāciens pirms Soču olimpiskajām spēlēm. Komandai palīdzēt nevarēja Arvīts Reķis, kuram smadzeņu sadricinājums, bet pēc viena mača izlaišanas ierindā atkal ir Kails Vilsons. Vārdus otrajā cīņā pēc kārtas sargāja Jakubs Sedlāčeks. Spēles sākumā komandas centās spēlēt ātri, tomēr pieļāva daudz kļūdu un bīstamus momentus izveidot neizdevās. Otrās trešdaļas sākumā pēc kļūdas mūs glāba Vārtu Staps, tāpat mēs nespējām izmantot 5 minūšu vairākumu. Arī pēdējā trešdaļā rezultāts atklāts netika, turklāt arī pagarinājumā mūsu pārsvars